visi piekritīs, ka Dainis Kriķis ir leģenda, bet lai varētu pateikt tieši kā vai kāpēc, tas nav dažos vārdos izstāstams. Tā ir vienkārši, manuprāt, ir jāpazīst viņa personība un vienkārši tu dzirdi Dainis Kriķis un tie, kas ir mācījušies pie viņa, vienkārši saskatās un visiem ir skaidrs, ka Dainis Kriķis ir īpašs skolotājs. Manuprāt, Dainu Kriķi ir padarījis par leģendu tas, ka viņš iekļņem milzīgs darbspējas, jo viņš ne tikai matemātikas skolotājs, bet arī direktora vietnieks. Un varbūt man viņš tagad ir licies, lasot vairāk par vēsturi, tāds kā nedaudz palākais kardināls, bet varbūt kurš varbūt virspusēji tikai māca matemātiku un cilvēks varbūt sasveicinās, ejot pa gaiteni, bet īstenībā viņš ir atbildīgs par ļoti daudz, kas notiek arī administratīvā līmenī ģimnāzijā. Tā kā man šķiet, ka viņš ir tīri leģenda to, ka viņš ir tiešām arī milzīgs darba zirgs. Viņš ir izdevis daudz mācību grāmatas matemātikā, ar kurām viņš mēs visi esam mācījušies. Tā ir viņa harizma kopumā, ka viņš spēja vienkārši skolnieks, kuri ir nepaklausīgi un grib darīt savas lietas kaut kā ievilkt matemātikas pasaulē un likt arī viņam iepatikties tā. Mācoties universitātē iznāca tā, ka es piedalījos vienā konkursā un pamēģināju kā students rediģēt grāmatas matemātikā, bet kaut kas vilka uz skolu. Tā kā paralēli strādāju un šīs skolas toreizais direktors Arturs Damlītis piedāvāja šeit nākt mācīt matemātiku, tad arī to nolēmu. Šobrīd pat grūti iedomāties kaut ko citas. Nenožēlojat? Nē. Vai ne? Tad nav jābaidās, ja tās matemātikas nevar pārēt. Dainis Kriķis matemātika vienmēr, manuprāt, ir mācījis ļoti, es teiktu, nepiespiestā gaisotnē, tā, lai tev neliekas, ka tas ir sarežģīti. Visu pasniedz un stāsta tā, kā tas būtu pašsaprotami. Un, ja pat tas nav, viņš vienkārši vairākas reizes ar sadzīviskām situācijām, ar sadzīviskiem piemēriem, viegli izstāsta, kā tas strādā un kāpēc tas tā ir. Viņš ļoti foršs skolotājs un cilvēks. Es teiktu, tas ir viedums. Man šķiet, ka tā bija viena no pirmajām sajūtām, kad es viņu satiku, ka viņš ir ļoti gudrs. Gan dzīves gudrs, gan arī gudrs profesionālajā dzīvē. Atšķirīga ir viņa pieredze. Var ļoti labi just, ka viņš jau ir vairākus gadus šajā profesijā un viņš zina, kā saprasties ar skolēniem. Tas, kas vēl viņu padara unikāli, ir tas, kā viņš spēja nebļaujot un nestot ieviest tādu kā autoritāri klasē. Jo patiešām, lai gan man liekas vispār šos 3 gadus tās reiz dzirdējis, kā viņš kādam uzbļauj virsū, tomēr visu viņa ciena un respektē. Man būtu jādomā par to, kas ir tās lietas, ko es varētu būt mācījies vai adaptējis savā darba stilā. Vērojot skudāju Kriķa darbībā, tad es domāju, ka tā noteikti ir tāda mierpilna attieksme uz lietām, lūkojoties. Pat ja tās ir lietas, kas tev var tā kā mazliet saercināt, tu mēģini tā ļoti mierīgi reaģēt uz lietām, mēģini tā kā radīt to situāciju tādu, kas vismaz nerada lieku stresu skolēnam. Tā noteikti ir viena no lietām. Tā mierīgi komunicējam, mierīgi tiekam ar lietām galā. Man reiz vienā prātā frukts. Es atceros to, ka gan žipčiks, gan arī frukts. Tie bija viņa 2 favorīti vārdi. It īpaši stundās, kad bija tās retās reizes, mēs viņu pieķērām, ka vai viņš, kaut ko nepareizi izrēģinājis vai uzrakstījis, kad atbilde nesanāk. Viņam ļoti patika uz vietas izdomāt piemērus. Viņam bija kaut kāda metode, kā viņš to izkalkulēt. Un es vienmēr atcerēšos to smaidu viņa sejas un arī dažreiz to šoku, ka viņš kaut kā pamana to, ka viņš ir pieķerts un viņš pasaka, jūs frukti. Un tiešām man šķiet, ka pilnīgi visiem bija smaids tajā brīdī. Tas bija tiešām fantastiski. Vai
vai atomieroči ir bijuši pielietot mums vispār? Ne vienkārši logaritmēt, un pēc tam Es varbūt vēlreiz mēģināšu. Es domāju, ja jūs ieraucīsiet savā zemeņu bez virbuli, jūs arī jau iezīsiet Un arī vēl viena lieta, es domāju, ir viņa harizma. Es domāju, ka viņš ir ļoti harizmātisks cilvēks kopumā, kas izpaudās tīri tajā, ka viņš varēja būt ļoti kontrastēts. Ka, teiksim, ja ir laba atmosfēra un visi mācās un visi ir disciplēti un rēķina viņu līdz piemērs, viss ir ļoti tādā foršā atmosfērā un ar smiekliem un tiešām dažreiz mēs līdz asarām smējāmies viņa stundās. Bet arī tajā pašā brīdī varēja būt pilnīgi pretējais, ka tiešām viņš varēja būt viens no visnopietnākajiem cilvēkiem, kādus es pat biju redzējis. Tāpēc man šķiet, ka tā bija viņa kaut kāda prasme nolasīt, tā teikt, istabas temperatūru, ka viņš zināja vienkārši kā pārējie jūtās, un viņš to varēja izdarīt. Vai arī no otras puses, varbūt viņš vienkārši ar savu harizmu mūs vienkārši tik ļoti paņēma līdzi savā kaut kādā emocionālajā pasaulē, ka mēs vienkārši pieņēmām viņu visas emocijas un gājām tam brīvprātīgi līdzi. Laikam no 77. gada šajā skolā. Vispār vēl kāds pāris gadus ātrāk, jo kā students nolēma, ka vajadzētu pamēģināt, sagribēja pamēģināt vidusskolā, un tā tas arī sanāca. Un noteikti, mācoties C6 bija unikāli. Varētu teikt, izcils matemātikas skolotājs Jānis Endele. Un es domāju, ka mācīt matemātiku tā, kā viņš mācīja, to reti kurš var. Viņš bija noteikti tas, kurš radīja vēl, lai pamēģinātu arī mācīt matemātiku. Reizēm reģionālās sistēmas ir turpēc kā jauns klubu eksperimenti vienādām sadarbības. Un kādreiz arī sistēmas reģionātiem pat pārām stāv. Pa vienu vienādām var bišķiņu pateorizēt, tad otru, un tad jau var sarēķināt, vai ne? Un protams, šoreiz padodās ar divi. Kad vienu var paspīdzināt, no otrais ir baigais izlīdzējums. Ja kādam nesmažo pēc kvadrāta vienādojumu, tad ir slikta loža. Dainis Kriķis ir cilvēks, kuram ir ļoti skaidri definēti mērķi. Gan pašam sev, gan arī kolēģiem. Ļoti viegli sadarboties, tāds saucīgs. Visnotaļ ļoti pozitīvs cilvēks. Un ļoti pozitīvs, manuprāt, arī ne kā kolēģis, bet arī kā skolotājs. Tas bija jau no paša pirmā brīža, jo es atceros, ka viņš pat pirmā tikšanās, kas man ar viņu bija, tas bija viņš pat 15. gadā. Tas bija matemātikas sagatavošanas kursos, kur palēmējās, ka tieši viņš vadīja manu grupu. Un es atceros to, ka viņš pirmo reizi pat nokavēja un ienāca kabinetā nosvīdis un slapšs un no lietas. Un viņš tā ļoti pieklājīgi pateica sveicināt, arī kur bija vieta apsēdieties. Un uzreiz man bija tāds ļoti pozitīvs iespējas par viņu, ka parasti skolotāji saka, uzbrauc audumā vai kas notiek, viņš likās ļoti saprotošs un arī visu to stundu, kuru viņš vadīja, arī izjust tādu kā to mīlestību pret matemātiku, kas viņam ir, to aizrautību, kas viņam ir, un pilnīgi jūta, ka viņš varēja inficēt to sajūtu pārējo klasē, ka pilnīgi arī kaut kā viņš ar savām analoģijām, dažreiz smieklīgām, dažreiz nesmieklīgām, viņš kaut kā varēja tik precīzi kaut kā aprakstīt kādu konceptu, kurš tev varbūt nebija iepriekš saprotams. Un caur tādiem smiekliem un pozitivitāti viņš kaut kā varēja tev iemācīt, un tas man likās ļoti apbrīnojami. Un viena no lietām, kas man ļoti patika Daina Kriķa mācīšanas stilā par pārbaudas darbiem, ka principā nekad tu nezini, kad viņi būs. Tu viņiem speciāli negatavojies, jo pareizi ir, ka vai tu zini, vai tu nezini, vai tu varēsi atrisināt vai nē. Un tas, ka tie pārbaudas darbi bija ļoti bieži 10 vai 15 minūtes, man ļoti patika. Un to es cenšos kaut kādā ziņā arī, es šobrīd arī esmu skolotāja, bet ne matemātikas, bet mūzikas. Es cenšos arī saviem skolniekiem ieviest to, ka uz pārbaudas darbiem nevajag gatavoties. Tev vienkārši ir, tu parāda, vai tu zini, vai tu nezini.
Tu gribi tev abas izdalīt? Nē. Pārējais. To pārējais. Tu zini, manuprāt, vajag vienkāršāk sarežģītu rēķinu. Tas ir pamat vienādojums ar logaritmiem. Ko tu varētu izdarīt? Tev viņš šausmīgi patīk? Atbrīvojas no viņiem, ne? Logaritma definīcija pamēģināt ar to. Tev arī bāze X vai Y, tas nav būtiski. Tu nevar vienkāršāk pieņemt. Kā tu uzstīs nākamo rītdieну? Kas tam ir? X ir 3. Kubiskais vienības. No klapsties. Nē, 2 trešajā. Nē. No kādas problēmas ir, te nevar līdzīgi? Logaritms ir kāpinātājs. Tad 2 ir kāpinātājs. Kādā jākāpina dotā bāze? Nu, varbūt normāli tas, ja gadījumā kopīgi kaut ko darot, neskatoties to, vai tas priekšmets cilvēks izmantos arī kaut kur vēl studijās tālāk, ka tas neatstāja pārāk, būtu normāli, ja tas neatstātu riebīgi iespēju uz turpmāko. Jo ne jau visiem priekšmetiem līdz pabodas, bet tas, ja mēs kopīgi darbojamies, varētu secināt, ka vismaz izjust, ka tas ir kaut cik nepieciešams. Es varbūt nebūšu tas cilvēks, kam Dainis Kriķis akadēmisko mācīšanos ir ļoti tieši ietekmējis, jo es pēc pirmās ģimnāzijas izdomāju aiziet mazliet citu ceļu mūzikā. Bet pilnīgi noteikti matemātika jebkuram cilvēkam attīsta vienkārši domāšanu. Līdz ar to tas, varētu teikt, kā ir iemācījis Dainis Kriķis domāšanu attīstīts un loģiku, tas man ir palīdzējis arī mūziku mācoties. Jo tā daudz lietu, par kurām es tā kā mēģinu domāt, un tad es domāju, jā, bet droši vien, ka mēs lielākā daļa kolēģi arī šo esam paņēmuši no Daņa un pamācījušies arī šīs lietas. Mēs esam kaut kā tā veidā no Kriķa kunga aizlūvuši vai, piemēram, tā kā mēģinājuši adaptēt savā darbībā. Man liekas, ka viņam piemīt tāda, nezinu, vai tas ir rakstura īpašība vai tā ir vienkārši prasme. Viņš spēja novadīt lietas līdz tādai stadijai, ka visām pusēm tas ir ļoti izdevīgi. Un tā, man liekas, ir liela prasme, tā izdarīt tā, lai visas iesaistītās puses ir apmierinātas. Vienalga, vai tas ir stundu organizēšanas jautājums, teiksim, stundu sarakstu organizēšanas jautājums, kur dažādas katram cilvēkam ir tās savas vēlas, vai tam nezinu, vai tas ir kaut kāds ar mācīšanu un mācīšanos saistīts jautājums, vai tas ir tīri sadzīvisks jautājums. Tā ir tāda unikāla prasme vienkārši izdarīt tā, ka visas puses ir apmierinātas galā. Dainis Kriķis, pirmkārt jau akadēmiski man viņš pasniedz gan algebru, gan analīzi, un šajos gados, domāju, es šajos priekšstos esmu ļoti progresējis. Un personiski, es domāju, man viņš ir sniedzis tādu unikālu piemēru, kā būt ne tikai labam skolotājam, bet arī kā cilvēkam. Un tā kā es arī nākotnē domāju, varbūt kādu dienu pastrādāšu par skolotāju, tad es domāju, es viņu skatos kā tādu, kā savu paraugu modeli. Pareizākais ir lēkami iesaist arī, ka paši skolēni piedalās tajā, un ja tas viņiem nav radījis, ja viņi to spēj izpildīt, jaunos piemēros, arī mazliet atšķirīgos, tas ir zināms cerības, ka viņi to ir izpratuši. Es domāju, visi tie momenti, kad iznāk tādas savstarpēji sapratne, tie arī tie sīkumi veido kaut ko pozitīvu un normālu. Dainis Kriķis kā skolotājs ir ļoti unikāls. Man liekas, viņš ir ļoti saprotošs. Viņš ļoti labi mēdz saprast, cik tālu vai cik labi klase ir sapratusi viņa pasniegto vielu. Un viņš ir vienkārši ļoti sirsnīgs, ar viņu var pajokot, ar viņu var arī izjokot. Un jā, ļoti mīlīgs.